ir drošāk, var droši runāt visas šīs lietas, ja? Jo viņas nekādā veidā neskar, teiksim, tālējošākas sekas. Tieši otrādi jūs kaut ko varat paņemt priekš darbības tālāk. Čau, mani sauc Jākubs, mēs esam 3x3 nometnē šeit pat Limbažos. Pastīsimies, ko šeit jaunieši ir iemācījušies ietverēs. Ievirzēs. Ievirzēs? Kas viņi ievirzēs? Kā tevi sauc? Šarlote. Čau, sit piecinieki. Pastāst mums, ko tas uzzīmēs, ko tas uztaisījis? Taurenīti. Taurenīti. Un kā tev sanāca? Ar krāsām. Jā? Tev patīk? Jā. Jā? Ir vēl kaut kas, ko tu esi uztaisījusi? Kāda vieta pagaidām nometnē? Labi. Jā? Kas tev patīk vislabāk? Nometne. Nometne pati, jā? Jā. Super. Paldies tev. Šeit mēs esam ar Kristīnu, jā? Kristīnu, jā. Jā, ok. Un ko tu šeit dari? Mēs šogad vadām ievirzi kopā ar Vītu, Čaklē pirkstiņi. Čaklē pirkstiņi. Mazajiem mēs tu darbojamies visas dienas garumā. Visas dienas ne, bet visu rīta ievirzes garumā. Ok. Jā, mēs diezgan aktīvi gan strādājam, veicam dažādus praktiskos darbiņus, dažādas rotaļlietas bērni, tājas paši sev, ar ko varēs darboties arī pēc tam mājās. Tā kā es domāju, ka vecāki var gatavot jau lielus maisus vai kastes, kur visus darbiņus arī forši salikt. Vadot mājās. Un tāpatās arī noteikti mēs ejam ārā, izmantojam to, kad ir labs laiks, nesēžam visu dienu iekšā. Super, super. Nu, un kā tev pašai patīk? Jā. Jā? Šis ir mans otrais gads. Kad es piedalos 3x3 nometnē. Un šogad arī pati vadu ievirzes. Pagājušo gadu gan ņēmu tikai dalību, bet šogad arī nolēmu piedalīties arī jau vairāk, iet pati iekšā šajās te nometnēs. Jā. Ok. Sveiki, sveiki. Mēs ar kameru, vai mēs te drīkstam? Labi. Jā? Ko jūs te darat? Mēs trenējamies griezt stiklu. Griežat stiklu. Jā, vai jūs arī gribat pagriezt stiklu? Mēs varam pamēģināt. Jā? Jā. Varam? Ja jūs varat pamēģināt, mēs atradīsim jums. Stiklu griežamo tu var turēt kā pilspalvu. Tu vienkārši viņu piespiedi un dzirdi tādu īru. Jā. Un tad, vai nu, ja tas drosmīgs, tu vari laust ar roku. Tas drosmīga? Jā. Wow! Vēl mums ir aizsargu brilles, lai tu netrāpji stiklu acī. Tas gan laikam nebūtu kruti, vai ne? Nē, nebūtu vispār interesanti. Jā. Vēl mums ir visādas stangas, ar kurām var, piemēram, drosme nevienmēr atmaksājas, taču viņi atmaksājas ar asinīm plaukstā. Jā? Šādi. Tikko iegriezi? Jā. Tas bija drosmīgi, vai ne? Jā, vai nepārāk smadzenīgi. Es negribēju teikt to vārdu. Jā, tātad tu visu izgriez, tad tev viss ir jānoslīd tādī. Man šovām ir. Tad katrs gabaliņš ir jāklīmē ar foliju. Tad tev viss jānocīra ar acetonu. Un tad pēc 3 stundām tu varēsi sākt. Šito es jau iegriez uz tev nelietīgi. Tu vari pārlaust arī tur, ja vēl ir. Lodēšanas. Vispār vajadzētu visām, jā. Lai viss rītīgi smuki, lai nekur nevar sagriezties. Bet tu vari ekskluzīvā. Un arī visu stūri. Kvalitātes kontrole. Kvalitātes kontrole. Tā. Tava kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies, izņemot šos te 2 stūrīšus. Šitie 2 stūrīši. Pasies, šitie ir tādi gludi, ka tu gribi braukt ar pirkstu pāri, bet šitie ir tādi Visus vajag, jā? Nu, bet iedomājies tu. Mēs runājam, ka mēs ekskluzīvi. Tev ekskluzīvi. Nu, kad es ne visu slīpēju. Kāpēc man brāčka nezēs, ka tas ir tik grūti? Šitie doma arī veselīgie? Rītīgi. Nāvīgi. Veselīgi. Vot? Nu būs. Šitais bija ideāli. Rādsai ir viss.
vislabākā, kas var novadīt jebkuru meistarklasi. Ideāli. Super. Un mēs to izdarījām cik minūtēs? Nu, kaut kādās 20. Sanāca? Nu, pasaka man, vai sanāca? Nu, Briesmīgi, vai ne? nu varēja jau čaklāk strādāt. Jā. Nu, tāpēc es nemācījos par elektriku, tāpēc es nemācījos par stiklinieku, vai ne? Gan jau, ka vecmama būs priecīga. Tagad mēs aiziesim uz mana māja, mana pils. Paskatīsimies, kas tur ir. Es varu ātri izstāstīt, varbūt arī visai nometnē, ja, kad reiz kādā pasakā 3 siventiņi uzbūvēja 3 mājas, katrs sev pa vienai, ārēju apstākļu ietekmē 2 no viņām sabruka. Un par to, vai pie vainas bija izvēlētie būvmateriāli, vai tas, ka celtnieki bija sivēni, ja? Nu, par to mēs arī šajā nometnē, šajā ievirzē runājam. Es nezinu, kad taisīsim, bet mēs taisīsim tādu lietu un liksim to ģipsi varbūt kaut ko citu. Un mēs plastelīnu vēl ņemsim, mākslinieku plastelīnu. Un mēs... Viņš jau zina labāk par tevi. Viņš ir bagais malacis. Viņš man uzreiz atnāca un viņš man pateica uzreiz tu. Tu? Ja, es viņš iedzīvojies. Un te... Kur tā mīļākā krāsa? Man mīļākā krāsa ir zila un gaiša zila un tumši zila. Un man ļoti patīk. Šeit garšīgākā krāsa došana. Vispār viss indīgās lietas ir zilas, jo nekā ēdama zila nav. Es, ka jauniešiem parasti garšo tāds kaut kas sulīgās, tās gatavās zilas, rudens krāsa. Man jau kārtībā. Tāds. Sulīs mājiņā. Sunīs mājiņā. Kā viņam vārds? Kā Līdarbos suņus sauc parasti? Hafkām vai? Hafkām. Es vēlos pateikt, kādu mēs darbiņu šodien taisam. Mēs taisam tādu darbiņu, kur tev vajag būt, tu to izdarni jau plekanu, bet tādu reālisku. Lai tev būtu vieglāk to uztaisīt, tu paņēmi krūzīti, iesprauc šajā te to kociņu un lai tu varētu apgriezt viņu un paskatīties. Kā, lai nebūtu tikai plakams garāsīgs darbiņš. Sakaltātais gipses. Visu taču nedrīkst stāstīt. Ne? Tas taču nav teicis, tu teici ar svešiem cilvēkiem nerunā. Svešiem cilvēkiem mēs tikai sveicinamies, pareizi, ja? Mēs esam tikai tādi pieklājīgi ar svešiem cilvēkiem, bet visus patīk nevajag. Pašmaini? Ja jūs zināt, kas ir šī vieta, tad jūs varat nākt filmēties. Brīvajā laikā, brīvbrīdī no 4:30 līdz 5 būs pieejama brīvā kamera, tā kā pusstundas laikā nākat, varbūt jūs arī tiksiet televīzijā. To